Mani sauc Rihards Zariņš. Es esmu dzimis, audzis un visu savu mūžu nodzīvojis Rīgā un uzskatu sev par savas pilsētas patriotu. Tāpēc man reizēm ir skumji noraudzīties, kā pilsētai būtiski saimnieciski jautājumi tiek risināti un lēmumi pieņemti nevis pēc būtības, bet pēc politiskās piederības. Manuprāt, jebkura pilsēta, sevišķi tāda kā Rīga, būtu jāvada primāri balstoties saimnieciskiem principiem. Pilsētas attīstības pamatā vajadzētu būt spēcīgai ekonomikai, kā arī sakārtotai un saprotamai uzņēmējdarbības videi. Tādai videi, kas veicinātu jaunu uzņēmumu rašanos, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti. Jo aktīvāk un veiksmīgāk būs uzņēmējdarbības vide pilsētā, jo vairāk tiks radītas jaunas darba vietas un vairāk līdzekļu ieplūdīs gan iedzīvotāju maciņos, gan arī valsts un pašvaldības budžetā. Tas savukārt ļaus risināt sociālos jautājumus, būvēt jaunas bērndārzus un skolas, maksāt pabalstu masturīgajiem iedzīvotājiem, kā arī atjaunot pašvaldības dzīvojamo resursu. Šobrīd Rīgā darbojas tikai viens valsts finansēts biznesa inkubators – Rīgas radošo industriju biznesa inkubators Andrejsalā. Tas tieši tikpat daudz, cik Dobelē, Jēkabpilī vai Gulbenē. Pie tam Rīgas domas atbalsts šī inkubatora darbības nodrošināšanai ir apaļ nulle. Tas nav pareizi. Domāju, ka Rīgā ar pašvaldības atbalstu vajadzētu izveidot vēl vismaz vienu klasisko biznesa inkubatoru, kurā tiktu atbalstītas ne tikai radošās idejas, bet jebkurš interesants biznesa projekts. Tāpat sadarbībā ar universitātēm vajadzētu atsākt darbu pie Rīgas zinātnes un tehnoloģiskā parka izveides projekta, kas savulaik politiskiem iemeslu dēļ netika realizēts. Es esmu pārliecināts, ka arī Latvijā ir savu Nokia vai Skype. To tikai vajag atrast un sekmēt tās izaugsmi. Es ticu, ka kopīgiem spēkiem mēs to varam izdarīt.